Ja Vīlis būtu dzīvnieks, kāds dzīvnieks viņš būtu? Brīžiem panda, brīžiem lapsa, brīžiem tā kā visi vīrieši ēzeļi. Savreiz arī kačūska. Nu, sunītis. Pantēra. Pantēra. Jā. Baigals, jā, nā. Nu, es nezinu, gan jau kā arī hameleons, jo tad, kad vajag, viņš pielāgoja situācijām. Lācis. Lācis. Nu, tāds maigs un pūkains. Gribas viņu arī papājāt. Auniņš. Varētu būt mērkaļs. Visu, ko spēj. Nu, laikam gan ēzelītis. Nu, vārdu sakot, par cik viņš sēž diezgan tuvu priekšniecībai, tad viņš bieži vien arī no priekšniecības pa kaklu dabū. Es dabūju retāk, jo es sēžu 4. stāvā tajā stūrī, bet viņš sēž pārāk tuvu. Un kurš tuvāk ir, tas pirmais pausi dabū. Viņš ir, jāsaka tā, kā skudriņa. Viņš tek ar saviem sīkajiem solīšiem un viņš visur ir. Suņkaķis. Suņkaķis. Nu, viņš tagad tāds susurs, kuram tomēr visur savs deguns ir jāiebāž. Bet šeit tad ir jānolien tur tajā savā midzenītī, jāpasnauž. Nu, tad atkal ārā un tad visur ložņaut un visu zināt un visur parādīties. Tad, kad tu nemaz negaidi, ka viņš atkal izlīdīs. Tā kā viņš ir susurs. Es domāju, ka kaķis. Ne tāpēc, ka iet, kur grib un nāk, kad grib, bet diezgan tad jau kaut ko ļoti, ļoti vajag. Viņš māk tā labi pamurāt, un kad atkal kaut kas nav paprātām, var parādīt arī nadziņas. Tīģeri, ko tu zināji? Kāds atbildēja? Jā, viņš tāds ar savu raksturiņu. Viņš ir kā mierīgs, bet, kad vajag, tad viņš saņemās. Uzdod par gāzi, tā teikt. Nu, tā kā viņš ir dejotājs, jā, pēc tautas, nezinu, kurš dzīvniekam dejot tā kā lēka. Kā varētu būt? Ķengurs. Ķengurs, ar Vīlis varētu būt ķengurs. Koāla. Koāla. Vai pamatojums kaut kāds arī? Mazs apaļš un mīļš. Kāds vilksuns. Vilksuns? Jā. Viņš suņa gadā dzimis. Jā. Un dvīnis vēl pie tam. Suņa dvīni. Tad jau vilksuns, jā. Jā. Vilksuns. Kaut kāds vilks, jā. Tāds varētu būt. Pa mežiem klaiņo. Pa mežiem klaiņo, jā. Brīžam ļauj sev paglaudīt pa galviņu, brīžam neļauj.